Laipni būt atpakaļ mūsu podkastā 2 par futbolu. Šodien mēs nosauksim labākā nākotnes līdz kluba mūsu mīļākos 11 spēlētājus. Mēs abi ņemsim 4-3-3 tā, lai abiem būtu vienāds schēma. Knut, pasaki savu vārdsargu. Jā, manuprāt, ļoti labi šo sezonu spēlēja Ogre United. Tiešām ļoti labi nospēlēja. Un tad labākais vārdsargs, manuprāt, Kristers Biščuks. Es tiešām viņu lieku kā savu top 1 vārdsargu. Kurš tev ir? Es jau, lai cik ļoti gribēju teikt Endiju. Lai cik ļoti Endijs labs, bet, sorry, Endija Biščuks to es bišķiņ vairāk šo sezonu spēlējis. Tā kā man arī startēs Biščukis. Tad aizsardzības centrā es teikšu Koki no Japānas. Tiešām ļoti labi spēlē. Un otrs man būs Ziemelis. Manuprāt, viņš ļoti labs. Diezgan loģiski, jā. Tā kā, ļoti labs centra aizsargs. Ok. Tu nesauksi visus 4 reizes? Visus 4. Labi, tad pa malām man ies Kaito Kamakura. Un pa otru malu, protams, kapteinis Krišs Kārkliņš. Jo, viņam tomēr ir sava veida pieredze. Viņš arī izlasē bija spēlējis. Arī virslīgā iepriekš jau vairākas sezonas. Tā kā viennozīmīgi viņš un tava aizsardzība. Ok. Es arī lieku Koki pa vidu. Kaito malā. Es bišķi pamēnīšu. Sorry, Kārkliņ, es tev nelieku. Kondraķev. Ej uz tā laukuma. Spēlē to laukumu. Un es arī Ziemeli likšu kā savu 4. pēdējo aizsargu. Manuprāt, Kondraķevs ir pārsteidzoša izvēle. Es negaidīju. Augumu vajag šajā spēlē. Kārkliņš šo sezonu bija ļoti labs. Ļoti pierādījis jau ļoti labs kapteinis. Bet, Kondraķevs bija šajā podkastā un vienkārši viņš ir vispārīgi minifutbola izlases spēlētājs, tā kā viņš ir pelnījis spēlēt vairāk. Jā, man tā kā mani top 3 pussargi. Es liktu Mamiču, jo viņš tiešām labs bija, manuprāt, arī Marusi no Ukrainas. Es likšu šos abus un es izvēlētos arī Kristiānu Sprukuli. Sprukuli? Pārsvarā viņš spēlēja uz maiņu nāca, bet, manuprāt, viņš ļoti labi papildināja spēles un tā kā tiešām labi iegāja ritmā, iegāja spēlē, iegāja taktikā, schēmā un, manuprāt, ļoti labu sezonu viņš aizvadīja. Jā, es arī lieku Mašenko. Viņš katru ļoti labs golstāp. Sprukuli arī slikšu. Un es Kalniņu ielikšu tur. Viņš neies pa vingu, viņš ies kā uzbrukošais pussargs. Tā kā Kalniņš būs uzbrukošais pussargs, nevis kā vingeris, kā parasti viņš pieredz. Ok, un tad top 3 uzbrucēji, manuprāt, viennozīmīgi būs straikerī Haralds Silagailis. Tur ir bez variantiem. Jā, es īsti nezinu, ko citu tur varētu baigi ielikt, bet es likšu, protams, Silagaili un pa malām viennozīmīgi Kalniņu. Manuprāt, viņš ļoti labi nospēlēja ar savu kreativitāti, ar saviem dribliem. Tiešām man atgādināja tādu virslīgas līmeni, es teikšu godīgi. Tā kā ļoti labi viņš nospēlēja. Un pa otru malu es ieliktu tādā grūtāk izvēle, bet es tomēr likšu Kārli Līci. Līci? Es reāli likšu Līci, lai ir tāda pieredzīte, lai ir tāda duhāšana, kā teikt, bet tāds var just, ka ir laukumā tāds pieredzējis spēlētājs, kurš uz sevi var uzņemt, varbūt ar korpusu, nospēlēt ar augumā un arī gūt skaistus vārdus viennozīmīgi. Jā, es arī lieku Silagailu pa vidu, un to bez variantiem. Līdz arī pa malīs ielikšu tā, lai viņš tur paspēlē vairāk. Un pa labo malu tagad sev Kalniņu es likšu Marku Paščepko. Ok. Pa labo malu, lai viņš iet un spēlē. Jā, manuprāt, ļoti labi sastāvi. Virslīgai, es domāju, Ogre viennozīmīgi ir gatava. Ir jāapstiprina tie spēlētāji. Jā. Vajadzēs, protams, ziemas transferu logā, es domāju, kaut kāds tādus atslēgas spēlētājus varbūt varētu vēl piesaistīt. Bet tad jau ļoti labi nosauc, kas ir lielāka opcija, kas varētu atnākt uz Ogri. Vienu spēlētāju, vienalga kādā pozīcijā. Es jau gribētu tādus bijušos Valmieras spēlētājus, kā man agrāk, kad ļoti patika Valmiera virslīgā, kad spēlēja. Es gribētu kādu no Valmieras. Šobrīd arī Jelgavā daudz spēlē, tur Alekseičiks vai tur Penkevits. Varbūt kādu no viņiem, bet, ja godīgi, pirms Raimondu Krolu es gribētu redzēt. Budžets man šeit nepieteika, bet redzēsim, viņš arī izdomās atnākt. Jā, tas gan. Man ir 2 opcijas, spējuši 2. Viena, ko diezgan ļoti liela iespēja šeit ir
Artūrs Juzins, viņš varētu atnākt. Un otra, šobrīd viņš ir bez kluba. Ļoti labs spēlēs. Gutkovskis. Bez kluba. Gutkovskis. Ļoti liela iespēja viņš varētu. Nē, es šaubos. Nu, Gutkovskis, jā. Bez kluba viņš ir, tā kā klubu viņš meklē. Jā, Ogre vienmēr atvērt un uzņemt. vienmēr, es domāju, tiešām, ja būtu Vladislavs Gutkovskis Ogrē, mēs tikai priecātos. Jā. Tiešām būtu lepnums. Nu, paldies, ka šo video. Tiekamies virslīgas mačos. Atā. Tik mēs citos.